Latvijas dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija mājoklis biedrs un Vidzemes nodaļas vadītāja Paula Lēte Bērģe. Projekts nav naudas. Naudas nav. Tā kā nav. Aplaus, lūdzu. Labdien! Man ļoti liels prieks jūs redzēt. Daudzus no jums jau trešo reizi, tad trešo gadu pēc kārtas, un daudzus sastapt arī pirmo reizi. Un arī patiesas prieks par to, ka šeit notiek šīs sarunas un aizkulisēs cilvēki jau uzdod šos jautājumus un var rast atbildes uzreiz šeit. Un arī tas, ka mēs šeit kopā varam savākties tik fantastiski cilvēki, kas ir gan politiķi, gan biedrību, teiksim, dibinātāji, gan īpašnieki. Nav naudas projekts. Nu, arī manas, skatos, 7 minūtes. Un kā mājas pārvaldnieks darbojos jau 16 gadus. Un kā jūs domājat, vai vienmēr ir risinājums tikai nauda? Varbūt kāds grib atbildēt. Tad, ja nav naudas, nevar izdarīt neko. Ir tā vai nav? Nē. Kurš domā, ka ir tā? Labi. Un ja ir daudz naudas, visu var izdarīt? Nē, mēs jau šeit no iepriekšējiem runātājiem dzirdējām, ka piešķir finansējumu, un finansējums tiek izgrābts 1 mēneša laikā, bet, ja jūs atcerēsiet, pagājušajās konferencēs mēs arī runājām, ka nauda stāvēja un nebija, kas viņu paņem. Pareizi? Bija tā, jā? Un tātad trūka vai nu zināšanu, vai nu drosmes, vai nu pieredzes, vai nu kaut kādi apstākļi. Varbūt arī cenas. Nu, tātad te īsi par mani, un pats galvenais, ko es uzskatu, ka tā ir komunikācija, kas ir pati svarīgākā, lai vispār kaut kas notiktu. Un tas, ko jau mana iepriekšējā kolēģe runātāja teica, tas ir arī par uzticēšanos. Un nevienmēr visi darbi var izdoties mājas pārvaldīšanā. Nevienmēr viss var iznākt perfekti, un arī nav nekad tā, ka viss ir izdarīts tik ļoti, ļoti slikti. Un ja ir šī savstarpējā uzticēšanās, un ja cilvēks cenšas, vai pārvaldnieks, vai biedrība, vai kāds lielāks apsaimniekotājs, tad parasti tas arī izdodas, un jebkuru konfliktu var atrisināt. Tad mājas, kuras es esmu pārņēmusi, pilnīgi visas ir bijušas vienmēr ar problēmām un ļoti daudz problēmām. Nekad nav bijis tā, ka pārņem vienkārši māju, kura ir sakārtota, un tajā vienkārši nav ko darīt. Un kāpēc es piedāvāju katrai mājai, kuru es esmu pārņēmusi, dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību? Tāpēc, ka tas ir caurspīdīgi, tāpēc, ka nav jāmaksā PVN, tāpēc, ka biedrība var izvēlēties mājas valdi, tāpēc, ka cilvēkiem nauda stāv tajā kontā, kuru viņi var pāraudzīt un paši lemt par to, par ko viņi maksā. Un jā, skatos, ka man prezentācija nav samainīta mazliet. Tad pirms un pēc. Pati māja, kurā es dzīvoju pati, tātad renovēta jau pirms 14 gadiem. Un septembrī mēs pabeidzam maksāt renovācijas kredītu. Šai mājai renovācija bija vēl caur LIA projektiem, kad vēl nebija tādas saltumprogrammas. Un, ja kāds saka par to, ka mājas vajag renovēt vai nevajag renovēt, tad šeit mums renovācijas kredīta maksa ir 55 centi par kvadrātmetru. Toreiz tas šķita šausmīgi daudz, jā, un tagad tas vairs nav tik daudz. Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, 5 gadi kā renovēta daudzdzīvokļu māja, arī ļoti bēdīgā stāvoklī ar malkas apkuri, un arī tagad ir tāda skaista un Beļavas pagasta lepnums. Skolas iela 1, visnesenākā māja 2023. gadā nodota un arī priecē Gulbenes pilsētas centru. Un tad es arī par šo māju Skolas ielā 1, kad nav naudas izdarīt to, ko mēs vēlamies, un pastāstīšu par to, kā mēs veicām kāpņu telpu kosmētisko remontu, kur pavisam nesen oktobra vidū pabeidzām. 2023. gadā mēs norenovējām māju, bet bija tā, ka mums bija paredzēta nauda kāpņu telpu remontam, bet sakarā ar to, ka balkoni un mājas jumta konstrukcijas bija sliktākā stāvoklī pēc atsekšanas nekā mēs domājam, tā nauda, tad tika lemts, ka šī nauda aizies uz
tātad šiem te remonta darbiem. Un mums pietrūka naudas priekškāpņu telpu kosmētiskā remonta. Bija dažādas tēmas, pa vairākiem gadiem cilvēki gribēja tā kā šīs kāpņu telpas atjaunot, bet, protams, uzsākot šo te renovāciju, mūsu uzkrājums tika izlietots un tik strauji neizdevās uzkrāt visus līdzekļus. Bet visu laiku bija tā vēlme darīt. Un tā tas izskatījās kāpņu telpas atjaunotā mājā, un tā kā es jums jau teicu, tā prioritāte bija novirzīt līdzekļus balkoniem un jumtam, tad mēs lēmām, ko mēs varētu darīt. Mēs sanācām kopā un drosmīgi pieņēmām lēmumu, ka mēs darīsim paši. Kā jūs domājat, kā tas sākās? Protams, ka atnāca daži cilvēki uz sapulci, pieņēmām lēmumu, ko darīsim. Pēc tam pārvaldniekam tika uzdots uzdevums apstaigāt pārējos dzīvokļus. Nolēmām par budžetu, mums bija noteikta naudas summa kontā. Protams, ne tik daudz, cik iepriekšējā slaidā jūs redzējāt. Darīsim paši. Kā jūs domājat, cilvēki nobijās vai nē? Protams, ka nobijās. Darīsim paši skan labi, visi grib darīt, bet tad, kad ir jāsāk darīt, notiek kas? Es nevaru, ir vasara, ir karsts laiks, man nav laika, man ir darbs un tā tālāk. Bet mēs sākām daži cilvēki. Un redziet, vecās kāpņu telpas pasta kastītes, mēs atsadzām, turpat atradām vēstules, kurām bija vairāk kā 60 gadu, kuras kāds nav saņēmis, un tad dzīvokļu īpašnieki pat apņēmās viņas sameklēt šos te varbūt īpašniekus, varbūt kāds no radiniekiem vēl ir dzīvs. Kad mēs sākām tos darbus, mēs nobijāmies vēl vairāk, jo tur bija ļoti daudz problēmu. Katrai vietai, kurai pieskāries, ir sienām vairāki slāņi. Kā jūs redzat, šeit kājaslauķis ir jāizlauž, nevar izlaust, tad ir vēl kaut kādas problēmas. Un tas iemesls, ka mēs to darījām paši, tas nozīmē, ka mēs nepiesaistījām profesionālu būvnieku, mēs nepiesaistījām projektu vadītāju, mēs nepiesaistījām tāmētāju, mēs materiālus paši sarakstījām, tad kopiena devās uz veikalu un visu šo te kopā darīja. Tad, kad tas viss melnais darbs tika izdarīts, tad redziet, te ir tas komunikācijas veids, mums gan WhatsApp čata grupa, gan arī citi saziņas veidi. Redziet, mums te ir krāsu kodi, kā mēs izvēlējāmies, jau un remonta darbu process. Vai viss gāja gludi? Nē, arī tāpat kā sākumā. Bet mēs turpinājām iet uz priekšu, un tad, kad tiek izdarīts kaut kas, tad jūs redziet, ir zīmītes, kāds ir iekāpies, tu atnāc no rīta, un atkal kaut kas ir jādara. Kam var sūdzēties? Īstenībā nevienam. Vai ne? Tāpēc, ka īstenībā mēs darām paši, tie ir mūsu paši mājas iedzīvotāji vai viņu viesi, kas iet, jā, un tad daži labi pat no sienas tā apmetuma apmirumu izdomājuši, ka tas varētu būt arī kāds dzīvnieks, varētu būt kāds simbols, jā. Un, jā, ko mēs darījām? Mēs rādījām piemēru, arī es personīgi, arī dzīvokļu īpašnieku bērni iesaistījās, tas bija vasaras laiks, kad bērniem nebija jāiet uz skolu, un viņi varēja darīt arī tādus mazos darbiņus. Ko šis iemāca bērniem? Šis iemāca bērniem neiet pēc tam un nezīmēt uz tām kāpņu telpu sienām, nelīmēt košļenes, nespārdīt, un tad iesaistot bērnu un ģimenes šādos darbos, tad ir tāds lielāks novērtējums par to, ko mēs kopā daram. Kā mēs komunicējām? Arī šādi. Tāpēc, kad mēs visi cilvēki, kāds ģimenes, kāds darba, un kā redziet, tur kreisajā pusē nav krāsots. Tas nozīmē, ka vakarā ir neērti rakstīt čata grupā, ka es izdarīju tik tālu, lai nepamodinātu vēl kādu, ja? Un tad uzrakstu sienas nav krāsots, sāc šeit, ja? Tas nozīmē, ka šo remontu darbu laikā mūsu kopienai izveidojās tāds tik interesanta tā komunikācija, ka cilvēki savā starpā sadraudzējās, viņi vairāk runājas, beidzot viens otru iepazina, un beigās kopumā šajā projektā mums piedalījās 33 cilvēki no daudzdzīvokļu mājas, kurā ir 55 dzīvokļi. Redziet, kā tas notiek jau darbs pēdējā kāpņu telpā, kad jau cilvēki jau ir iemanījušies, kas ir jādara, tad jau ir atraduši veidu, kā tuvu sadarboties kopā, viens otram netraucējot un darot šos darbus kopā. Un šo kaimiņu saliedēšanos nevar nopirkt ne par kādu naudu. Pilnīgi ne par kādu. Lai vai cik jūs sauktu trenerus un rādītu kursus un kādas lekcijas, to nevar izdarīt, bet kopīgs darbs var. Un tā tas izskatās šīs kāpņu telpas šobrīd. Un
Nu, mums ir arī slepenie darbinieki. Tie, kas neko ar mums nesaskaņoja. Ja? Un ticiet, kad cilvēki ieraudzīja cilvēka pēdu iekāptu iekšā tajā masā, bija dusmīgi, nikni par to, ka atkal man ir jāpadara. Bet tad, kad kaķītis iekāpa, tad viss teica, ai, cik skaista zīme, atstāsim šo. Nu, lūk, un tad par budžetu. 4 kāpņu telpas, 6 stāvi katrā. Plānotais budžets mums bija 24,000, plānotais termiņš. Mans plānotais termiņš bija 2 kāpņu telpas 25. gadā un 2 26. gadā. Faktiskās izmaksas 9452,17. Faktiskais laiks, ko mēs pavadījām visi kopā, 943,10 stundas, iedzīvotāju brīvprātīgais darbs un faktiskais termiņš 1,5 mēnesis. Visas 4 kāpņu telpas. Tad, kad, un kā tas viss notika, iegājām 2, sāka darīt, kamēr es nebiju klāt, aizgāju uz otru, sāka slīpēt, un ko man bija darīt? Es nevarēju atteikt. Un tajā brīdī, kad 2 mēs izdarījām, tad pie 3. un 4. protams, ka notika tāds kritums, mums vairs nav spēka, mēs vairs negribam. Bet pārējie saka, bet kā mēs tagad atstāsim uz vēl nākošo gadu? Mēs aizmirsīsim, kas ir jādara. Varbūt cenas mainīsies, un varbūt vairs tā kopiena nebūs tik spēcīga. Tā kā mēs gājām līdz galam. Paldies! Ko darīt ar tiem, kur saka, jā, kāpēc man viss jādara, kāpēc viņš nekad neko nedara? Ar viņiem ir jārunā. Un īstenībā tas, ko es esmu pamanījusi, galvenokārt cilvēki dažreiz tā saka aiz niknuma, aiz vientulības un aiz pārguruma. Bet tad, kad cilvēkiem pajautā, kā tev vispār iet, vai tev viss ir labi, viņi atmaikst. Un tad arī mums arī bija tieši tāpat. Mums cilvēki vēroja, ka mēs darbojamies 1. un 2. kāpņu telpā. No tās 3. un 4. tur bija tādi, mēs jārā, kad viņi beigs. Varbūt viņi nāks uz mūsu kāpņu telpu, varbūt viņi tur darīs, varbūt viņi nenāks uz mūsu kāpņu telpu vispār. Tad viņi grib, lai negrib, lai nāk. Jā, jo bija cilvēki, kas piedalījās pilnīgi visās kāpņu telpās savā brīvajā laikā, un bija, kas, nē, es tikai savā. Un tad mēs tā ejam un sakam, tu nāks palīgā, nu atnāc palīgā noslaucīt putekļus izmēlā. Es jau neesmu jūsu grupā. Un tu saproti, viņš tu gribi būt mūsu, nu jā, es varētu kaut ko padarīt. Un tu saki, nāc. Un tad tas cilvēks sāk darīt. Paldies. Vienkārši jāsāk runāt. Paldies.